Pāri grāvjiem un uzartiem laukiem vides fakti dodas mežā, gana biezos brikšņos. Šoreiz to darām nevis, lai abrīnot kādas dabas parādības vai tīksminātos par mežu daili. Nē, šoreiz dodamies uz noziegumu vietu. Tā, te starp Bausku un Lietuvas robežu izskatījās 2008. gadā, kad no nelegāla pieslēguma maģistrālajiem naftas produktu vadam šeit notika ievērojama dīzeļdegvielas noplūde. Naftas produktu vads atrodas aptuveni 1 kilometru attālumā no šīs te vietas, un pieslēgums gāja pa meliorācijas grāvi, šķērsējo šo te Palieni upes un pāri upei tālāk uz vietu, kur viņš tika tur savākts. Savienojuma vietā droši vien radās sūce, un līdz ar to šī dīzeļdegviela izplūda vidē. Kopumā te dabā nonāca aptuveni 2 kubikmetri dīzeļdegvielas, bet piesārņot tika teritorija 5000 kvadrātmetru platībā. Ja nesavāktu, šis te piesārņojums noteikti nokļūtu Ceraugas upē, kas atrodas šeit pat blakus, jo tas bija aprīļa mēnesī, un ūdens līmenis bija ļoti augsts, jau bija draudi tātad šo te naftas produktu nokļūšanai upē. Tālāk Ceraugas upe savienojas ar mūsu, un tālāk sekas ir neprognozējams. Šiem 2 kubikmetriem pilnīgi pietiktu, lai mēs šo te visu upi iekrāsot violetā krāsā. Tad nu pie darba Jāņa Klimoviča vadībā ķērās Vent Eko operatīvais dienests, kur pieaicināja maģistrālā naftas produktu vada īpašnieka Latros Trans. Izaicinājumu te netrūka. Pirmkārt jau kā piekļūt šai teritorijai ar specializēto tehniku, lai veiktu primāro darbu, dīzeļdegvielas izplatīšanās ierobežošanu un tās savākšanu no ūdens virsmas. Tiesa Jānis šādus darbus vada nu jau 15 gadus un labi zina, ka degvielas zagļiem vislabāk tīk tieši šādas, grūti pieejamas vietas. Nu, šeit iešana tāda ir, kā ir. Labāk neiet. Un tādos apstākļos jūs strādājāt, vai ne? Jā, tieši tā. Ir bijušas vēl trakāki apstākļi. Ir pārporotas teritorijas un reāli purvi. Jā, nu šeit varbūt pārvietošanās ir grūta tieši gar pašu objektu kā tādu. Bet nu piebraukšana mēs var piekļūt daudz tuvāk, bet ir vietas, kur tieši pati piebraukšana ar tehniku ir pat līdz kilometriem, 500 metriem attālumā. Tur vienkārši caur brikšņiem, ja? Ne gluži caur brikšņiem, bet pa apūdeņot apvidu viss jānes uz rokām. Pārvietojami sūkņi, gan rezervāri, jāsavāc produkts un jāpārsūkne tālāk uz vietu, kur mašīna var piebraukt klāt. Tieši tādēļ pielāgots darbam šādos apstākļos gan transports, gan specializētā tehnika, kas šādas krīzes pirmajos mirkļos ir īpaši svarīgi. Taču, kad ierobežots un savākts lielais vairums naftas produktu, šajā gadījumā tam patērējot 2 nedēļas, sākas krietni darbietilpīgāks process – avārijas seku likvidēšana. Kā norāda Vent Eko vadītāja Arta Bažovska, viņa strādā gan kā ātrā palīdzība videi, palīdzot tikt galā ar ārkārtas situāciju, gan kā taktieri slimnīcā, savedot vides veselību atkal kārtībā. Piesārņojums var gan būt virszemē redzams, gan arī pazemē neredzams. Un, kā mēs zinām, tad redzamā daļa vienmēr izsauc vislielākos jautājumus, bet bieži vien ir tā, kad mēs arī strādājam zem zemes, gruntsūdenī. Tikt galā ar virszemes ūdeni, tas noteikti ir daudz vienkāršāk nekā ar gruntsūdens, jo tā ir atkal savu zinām specifika. Tā arī mūsu apmeklētajā avārijas vietā darbi, lai savestu vidi atkal tādā stāvoklī, kādā tā bija pirms dīzeļdegvielas noplūdes, prasīja 2 gadus. Laikietilpīgākā šoreiz bija augstnes mikrobioloģiskā apstrāde. Vienkāršot runājot, zemē tiek iepludinātas dabiskas baktērijas, kas palīdz saēst naftas produktu. Lai labāk saprastu, kā tas izskatās, Arta rāda darbus kādā citā viņu apkalpotā objektā. Jūs variet redzēt, kā notiek tradicionālā mikrobioloģiskā apstrāde. Tātad mēs mēģinām šo teritoriju savest atkal iepriekšējā dabas stāvoklī. Kādreiz šeit bija tāds, zināmā veidā maziņš naftas produktu ezers izveidojies. Un pēc mūsu darbošanās objektā, kas, protams, ir daudzas reizes sezonā mikrobioloģiskā apstrāde, papildus mikroelementu barības vielu, barošanu baktērijām, šī teritorija jau sāk izskatīties kā tradicionāls lauks.
Mūsu uzdevums nav ar ķīmiskiem preparātiem vienkārši tikai likvidēt naftas produktu, bet mūsu uzdevums ir pēc iespējas efektīvākām metodēm šo dabu atgriezt iepriekšējā stāvoklī. Līdz ar to izmantojot dabīgas lietas, kas ir naftas produktu noārdošās baktērijas, kas faktiski kā barības vielu izmanto naftas produktu, tas ir daudz efektīvāk un drošāk dabai. Pazīt vairs nevar, ka šeit kas bijusi kādreiz noplūda. Patiesi, 4 gadus pēc dīzeļdegvielas noplūdes te, netālu no Grenstāles, daba šķiet atdzīvojusies. Un labā ziņa ir tā, ka šādu zagļu izraisītu avāriju kļuvis mazāk. Tomēr, ja nu tu dabā staigājot pamani vietu, kur varētu būt noplūduši naftas produkti, atceries, ka pašam glābt situāciju nevajadzētu. Pašiem nekādā gadījumā nevajadzētu strādāt ar šādu veidu piesārņojumu, jo mēs nekad nevaram būt droši, ka tas ir tikai naftas produktu piesārņojums. Varbūt, ka tā ir kāda cita kaitīga viela. Tādēļ es saku, neriskējiet ar savu veselību. Vislabākā palīdzība videi būtu zvans ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, kas tālāk jau zinās, ko darīt.